Sveiks, mans dārgais YouTube kanāla skatītāji, abonētāji un tā tālāk. Kā tev šķiet, cik ir normāli maksāt sodos? Vai varbūt sodus vispār nevajag maksāt? Tātad man ir atnācis jauns sods viens. Tuvītām. Piesprādzēsimies. Droši vien pirmajā vietā. Mānekli noliksim. Mānekļa nav, tad ļauj. Tātad man ir atnācis viens jauns sods. Es viņus aizmirsu atmaksāt, man vēl tagad ir jāapmaksā. Man liekas, ka jau tur laiks iet. Bet tur ir tāda smuka bildīte. Pat nevar redzēt, ka es tur esmu, bet, nu jā, es zinu, ka tas bija es. Un tie 50 eiro jāsamaksā. Bet man palika interesanti, un es gribēju, es tev pagriezīšu nedaudz taisnāk, ja? Es ceru, ka tu mani redzi, jo es nezinu, kur tas kadrs velk, kur nevelk. Un man palika interese ielīst savā konta izrakstā un pastīties, cik es esmu samaksājis kopā par sodiem. Jā, es tagad izgāju cauri bankai un visu pagājušo gadu paskatījos un šo gadu. Kā tev šķiet, cik es esmu samaksājis? Bet tie visi ātruma sodi uzreiz pateikšu. Pagaid, man žāva nāk. Jā, nogrums daudz darba. Tātad summa ir 1110 eiro pagājušais gads un šīs gads. Tātad pagājušo gadu sodos esmu nomaksājis 860 eiro un šogad 250. Bet iedomājies, gadā 860 eiro par ātrumu pārsniegšanu. Es uzskatu, ka tas nav ok, tāpēc, ka es par to naudu varēju kaut ko, es nezinu, jēdzīgāk izdarīt, kā samaksāt par savu stulbumu. Jā, man viens tas lielais sods bija gandrīz, kur draudē tiesību atņemšana, bet tur tādi visi mazie sodiņi savākušies, kas ir līdz 10 km/h un no 10 līdz 20. Tie visi tie sodi tādi neto baigie. Man ir bijuši vēl, tā kā gribēju uzlikt divreiz sodu par telefonu lietošanu. Abi divi tika apstrīdēti un par labu man. Tā kā atzīts par nevainīgu, un viens bija par apdzīt aizliegts zīmes, it kā darbības. Jā, apdzīt aizliegts bija zīme, un es apdzinu, bet vienalga iztiesāja, kad es neesmu vainīgs atzīts. Kāpēc, es domāju, tev tas neliktos interesanti, lai gan ne, tiem latviešiem, kuri brauc no regulāri uz ostu, es domāju, ka tas varētu likties interesanti, jo tas bija uz Hamburgāles tilta, ejot uz Lībekas ostu, un tur ir viens tāda feature, ka tu nekādi nevari gandrīz palikt nenofočēts. Bet to es varbūt citreiz pastāstīšu. Tad jā, sods ir kopējais, tas labi, pagājuši gadu ir 860 eiro, šogad 250, te 1110 eiro. Tā, es par 1110 eiro mājās varu nopirkt šitā un šitā. Tagad es esmu atdevis par to, ka es nekur ātrāk neesmu ticis un neko vairāk neesmu izdarījis. Es arī nelietoju tās aplikācijas, kuras rāda, brīdina par fotoradariem visu pārējo. Es vienkārši braucu. Es kaut kā tajā brīdī, ka es esmu gatavs pārkāpt, es arī esmu gatavs, ka būs kaut kur paslēpts šitais te zibeņotājs skaistais. Un tad es domāju, jā, es esmu tepat, sēžu tepat, es neesmu vienu dienu uz priekšu ticis, es neesmu vairāk darbu izdarījis kā citi. Tieši to pašu, to, ko vajadzēja, tu izdarīt. Tikai tik, cik nomaksājas sodos. Kādreiz mums priekšnieks atmaksāja visus sodus, bet es domāju, ka tur summa bija ļoti liela visiem darbiniekiem, tāpēc viņš teica, ka ne, brauksim pieklājīgāk. Tad sāka paši šoferi maksāt. Vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt un parunāt par manām darba stundām, ka visi saka, cik ārprātīgi daudz man sanāk stundas. Tad viens bija ierakstījis, ka viņš lejā pie Minhenes uz Mucas brauc un viņam 5 dienās ir 70. Bet tas ir reāli, es saprotu, ka jā, tas ir iespējams. Es kaut kā, man šķita, ka es baigi daudz te maucu un strādāju. Bet es atradu mājās skapī
savus vecos pierakstus, blociņus. Tad, kad es braukāju apļos un tālajos gabalos pa Eiropu, es paskatījos, cik es tad strādāju. Labi, te neiet runa par braukšanas stundām. Braukšanas stundas tik, cik bija 9 vai 10 izbraukts. Bet kopējais darba laiks, tad es sāku rēķināt, ka tad, kad es strādāju apļos, es strādāju vēl vairāk stundas nekā tagad. Tikai tagad man tas darbs, pats darbs kā tāds, ir 2 vai 3 grūtāks nekā tur apļos. Tur apļos es arī nobraucu savas stundas, iegulos tur, paēdu, pasportoju, un ar to man atbildība beidzās. Te, piemēram, arī es aizbraucu mājās, man vēl ir daudz mājas darbi, kas jāizdara tur ar bērniem, ar sievu un vispārējais. Tur man atbildība beidzās, tur man bija tās 9 stundu pauzes un vispārējais. Te bišķi savādāk. Bet vienalga, labi, ja es nostrādāju 60 stundas 5 dienās, man šeit tas liekas ļoti daudz, tāpēc, ka man nav pauzes. Tur ir tas, man liekas, ka tur ir tā problēma, ka bez pauzēm dod to grīdā. Jo, kā piemēram, es esmu teicis, es droši vien manos video redzējis, ka, ja es sāku, 4 no rīta es sāku, es aizbraucu, teiksim, stundu, pēc pusstundas es esmu pie zemnieka, es uzkraujos, vēl 1 stunda, pagājus uzkrauties. Aizbraucu pie vēl viena zemnieka, vēl 1 stundu, man nav vēl bijušas pauzes. Un tad es sāku ceļu uz piemēram, uz Kautuvi. Tas ir jau vēl 2,5 ceļā. Un tas nozīmē, ka man jau bija 2,5, vēl 2,5, tas jau ir 5 bez pauzes. Plus es gaidu izkraušanos, izkraujos, tur kaut kāda stundiņa paiet, tas jau ir 6. Es mazgājos, tas jau ir 7. Kamēr es mazgāju, tikmēr paiet pauze. Un tad es sāku ceļu, piemēram, uz mājām. Tur, ja 2,5, ja viss ir ok, bez korķiem, tas jau ir 9,5 un nav pauzes bijušas. Labi, braucot mājās, varbūt var pagulēt, pasnaust, bet tīri tik, cik aizbraukt līdz Kautuvei, līdz klientiem vai piekraut, pārkraut un ko, darba diena rēķinās bez pauzēm. Jā. Un tas ir tas grūtais, kas nogurdina un kas, lai gan tāpatām braucot apļos, neatstājām uz āmuriņiem, bija uz gultiņām brīdī, ka krāvās, tas jau arī stāv pie rampas. Protams, zinu, ka par to visu var izčakarēt, un cik es esmu dzirdējis stāstus, es nezinu, es nevienu reizi tādu nebiju prikolu redzējis, un nekur, ka iebrauc teritorijā policija vai bagi, un piebrauc pie rampas un paskatās, vai tev ir āmuriņi. Nereizi neesmu tādu. Es visādus stāstus esmu dzirdējis un ko, bet varbūt arī tā ir. Nestrīdēšos, varbūt, bet, tiešām, ka es nekad nebiju redzējis. Vienīgais es kaut kur, ka stāvēju, ieliku āmuriņus, lai it kā tas kraušanās brīdis vai vēl kaut kas. Labi, bija vēl variants, ja tev CMR-ā bija ierakstīts, no cikiem līdz cikiem ir krauts, tad vēl tur varēja. Bet tur varēja pateikt, ka tu gulēji kabīnē un tevi krāva. Kaut kā tā, bet ap bācētim jau vienalga neskaitīsies pie rampas atpūtas laiks. Tur visādi prikoli. Jā, un šitais darbs ir tā kā, es saku, 2, varbūt 3 grūtāks un netīrāks. Es domāju, arī labāk apmaksāts. Jā. Un, skaitot to, ka tu esi katru dienu mājās. Vienīgi tas, ka noguris vairākais. Tagad jau ar 40 navēs kalniem, kā tas nogurums vairāk nāk virsū. Onkuls ierunājās. Jā, pati galvenā tēma, par ko es gribēju parunāt, tas bija par to sodu. Ka cik daudz tu maksā gadā sodos. Cik tu atļaujies, vai arī tu lietas iekšā šito te kaut kādu, es nezinu, kas saka, kur būs tie radari un visu pārējo. Es nelietoju nevienu. Bet vienalga, ja tā aizdomājas, tad 1110 eiro. Es ģimenei 1110 eiro varētu iedot sev, hobijam, da jebkam par to, ka es nekur ātrāk neesmu ticis, ka es neesmu aizskrējis uz pirmdienu. Visi mēs esam svētdienā, es neesmu ceļojis laikā uz priekšu ar savu skriešanu. Labi, lai gan lielākā daļa no sodiem tie ir līdz 10 km/h, tas ir
Nu, tas jau var gadīties neapzināti. Es domāju, ka no 10 uz 20 jau, kad tu pārsniedz, nu, tad gan jau tas ir apzināts. Tā kaut kā. Ar vieglo man, bija viens sods. Jā, viens bija ar vieglo. Pārējie visi ir ar smago. Kaut kā tā. Un tagad īstenībā es nesaprotu, kam ķerties klāt un ko montēt. Es vakar biju TikTok laivā un es uzdevu jautājumu. Ko jūs gribat redzēt nākamo? Man ir divi iespējamie varianti. Man ir safilmēts 660 aitu pārvadājums. Visas aitiņas kā sadzena un izkrauja un aizved. Un vēl man ir safilmēts, kur es devos uz Nīderlandi uz to truck show, kur Kings bija mūsu pašmāju latviešu Kings. Un tiešām ļoti pozitīvas, foršas emocijas, ideāli. Tā improvement komanda arī, cepurinos. Tie ļoti, ļoti forši cilvēki. Tā kā tu video redzi, zin kā nav, kad tu satiec uz ielas un tu redzi, ka viņš ir vienkārši bijis cilvēks, kas uzvilcis masku. Nē, viņi tāpat arī dzīvē tādi forši, jautri. Un man sieva šito teica, ka viņi tādi forši vienkārši cilvēki. Nu, jā, un tas bija tas, ko es otro safilmēju. Un tagad man ir jāķerās klāt, lai to samontētu, bet es nezinu, ko pirmo. Es divus video nevaru. Es nezinu, kāpēc man aprāvās kadrs, bet es sapratu, ka aprāvās kadrs pie vietas, kur es teicu, ka es nevaru divus video vienā nedēļā samontēt, tāpēc, ka man kompis vēl nav nopirkts un uz telefona montējot tās acis tomēr sāp. Nu, rekā šis te pasties ar laiviņām pa 3. joslu aizgāja garām. Kaut kāds turbo ātrums. Re, šim jau traucēs to lītām. Labi, sūdzu 5 netraucē man. Bet jā, es mēģināšu saprast tagad varbūt pēc komentāriem vai vienkārši oliņu izdomāšu, kuru no video es taisīšu, montēšu pirmo. Tā kā es teicu, aitu piegāde. Jā, jo aitu piegāde man arī YouTube'ā vēl nekad nav bijusi un nofilmēta. Un tur, kur mēs bijām tajā truck show Nīderlandē, tur arī iespaidīgi aparāti bija, ko redzēt, fūras. Tā kā jāizdomā un jāsaprot. Bet mēs ar tevi, kamēr es domāju, tu nospied abonēt podziņu, un mēs jau tiekamies nākamajā video, vai ne? Davai, paldies visiem, kas ir ar mani. Mēs esam jau gandrīz 2500 kopā, tas ir milzīgais paldies jums. Tiekamies nākamajā sērijā. Čau!